Tā, puišmeitenes, kristīgie nodevēji, jeb Jūdasi, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, sveiks, kristīgie nodevēji Jūdasi, lai dzīvo. Klausaties, tad, kad tajā parkā prieka vēsts Jēzus apkaunojošajā gājienā, kas bija, ja? Kad tajā parkā municipālie pienāca pie manis un tā kā es tur biju atbīdīts no prieka vēsts ašeriem diezgan kur tur, kas tur. Viņiem tik un tā nepatika mana stāvēšana tur, kur es stāvēju, un beidzās ar to, ka šie izsauca municipālos. Viņi tur parkā bija, bet zemāk stāvēja ar 2 busiem un beigās nāca pie manis un pie Marka, jo mēs ar Marku kopā bijām sludināt un tā. Un ko gribēju teikt, kur te tās salas ir, ja, kur tie kristīgie nodevēji Jūdasi bija uzdarbojušies. Skatieties, kādi, taču tie nebija neticīgie cilvēki, iedomājieties, neticīgie nebija ne tajā maršā, ne tajā gājienā un ne no mana kanāla, ja, 100%, kā saka, jei bogu, ja. Es tā domāju, jo kā bija, poliči bija tur vēsels bars, kāda 8, 9, 10 pie manis tur nāca klāt, visi kopā. Viens bija galvenais, sakarīgs džeks, tur runāja, izvirzījās un stāstīja un to. Un viņš saka, vēl neizvilcis mobīlo un vēl nekādus video nerādot, viņš saka, tu biji ielicis internetā uzsaukumu, lai visi nāk tur, nezinu, kā viņš izteicās interesanti, nāk un uzstājās pret to pasākumu vai kaut kā tāda, tad klausaties, es sāku filtrēt, es domāju, pagaidi, es domāju, stop, vai tad tiešām es kādu saucu tur vai 2-3 dienas vai cik iepriekš nākt uzstāties pret tur kaut ko, nezinu, lauz demolēt un sist seju kādam, takšu man likās, ka nē. Man vienīgais prātā likās, ka es tomēr tā kā saucu, jo es gribēju, es zināju, ka es tur būšu, un man vairāk interesēja, lai kāds filmē, jo tā mana lielākā problēma visu laiku ir bēda, ka neviens nevar atnākt un video uztaisīt. Un tā arī, tagad šis pēkšņi izvāk telefonu, pēc kādas minūtes runājušies, esam aizgājis, dabujis, atradis to manu video un rāda, ja? Ķipa, davai kopā noskatīsimies ar vairākiem poličiem. Un ko zēnu meitenes? Un skatāmies kopā, un ko es dzirdu. Es tik visu laiku saku, kurš 14. nāks filmēt, zēnu un meitenes. Atnākiet, kurš 14. atnāks uzfilmēt mani, kurš nāks filmēt. Un tad es sapratu, ka es tiešām neesmu saucis nevienu uz bunti, laust, plēst, tur galināt, vēl kaut ko darīt, ja, tur kokus spieķos likt vai kabeļus pārgriezt un tumbas izmētāt, ja. Es biju pasaucis nākt manu sludināšanu filmēt. Tad iedomājieties, stāsti par to, ka tātad danošķiki, Jūdasi Sinavjavai dočeri pogibeli bija tie, kas mani nodeva municipālai policijai, un tie bija ticīgie Jūdasi. Saprotiet?